Ja runājam tā par motociklu statistiku, tad var teikt, ka pēdējos 3 gados ir diezgan stabils tāds, apmēram 220 negadījumu ar motociklistiem, negadījumu ar cietušajiem. Tas ir apmēram 5,6% no visiem negadījumiem ar cietušajiem. Ja pareiķinām, kad motociklis ir sezonas motociklis, tad pietiekoši augsts, jo praktiski aktīvais ir tāds 6 maksimums veids. Ja pirms gadiem 10 apmēram katrs 6. motociklis, kas iekļuva negadījumiem alkohola reibumā, tad tagad jau var tikai teikt jau katrs 20. Tas ir apmēram 5%, kas ir brauc alkohola reibumā. Līdz ar to var teikt, ka braukšana alkohola reibumā ir uzlabojusies, un tas ļoti svarīgi ir tieši vasarā, kad mums ir visādi zvejnieku svētki, Jāņi, izlaidumi, tā tālāk, kad var notikt tās braukšanas. Mēs pat arī strādāju tieši ar pērnā gada negadījumu, kur viens no motociklistiem bija uztaisījis negadījumu vairāk kā 2 promīļu reibumā. Tendence ir tāda, ka motociklisti, kā sakot, dzērumā brauc, pārsvarā tas ir tāds, kaut kāda svētku tūmā. Tad ir vērojama tāda lielāka koncentrācija uz augšu. Protams, tas ir saistīts ar vasaras periodu, pats par sevi, ziemā nebraucam. Un tā koncentrācija ir tāda, ka vai ir kaut kādi lielāki pasākumi, kas saistīti tieši ar motocikliem, vai tie ir, piemēram, tāda svētki kā Jāņi. Ir tāda bailes un ir nebrauc ar to motocdzēris vairāk, tāpēc ir sodnaudas un tiesības. Nedzer tagad pie stūras nemaz, jo man ir bijuši, un tā labāk, lai pie stūras nebūtu. Jā. Kādreiz bija tāda dzēri, jā? Bet nebija netaisītos. Tajās bija tos moments, kad dzer, un tad ir ritīgs. Nav tie braucēji vairāk. Kādreiz mums tie braucēji bija tāda cietāk. Tagad ir tāda. Beidz skolu, pātars nopērk mocu un hejāji. Tur arī pļekini. Mēram tā arī ir. Nav tieši motociklisti nekādi, teiksim tā, slimi cilvēki, kuri nelieto alkoholu. Es domāju, ka jebkurš lieto vienīgais, kad ieteikti lietot ar mēru, un tad, kad ir lietots kaut vai 2 alus pudeles, tad aizmirst par motociklu un nodoties citiem priekiem un atslēgas noslēpt dziļi, lai nav kāra uzsēsties. Un jā, visiem priecīgas Līgo svētku!